Labdien, konkursu pusfinālisti! Sveiciens no Skrundas! Arī Skrundā patīk braukt ar ritiņiem un pat šādos ekstrēmālos laika apstākļos. Mēs zinām ceļa satiksmes noteikumus un ievērojam tos. Taču reizēm gadās arī tā. Stop! Čau, draugs, kāpēc tu man lietas saties? Tu neredzi, kā tu ceļš ir? Čau, draugs, man ātri jānokļūst līdz iestādei. Tur Rūķiem Ziemassvētku koncerts. Es varu palīdzēt. Vari man ātri aizvest? Jā. Esam pie gāju pārējais. Jāpārliecins, vai varam to šķērsot. Tu pārliecināt, es braucu pāri. Es esmu ļoti sportisks, man patīk svaigs gaiss, man patīk mans ritenis. Es gatavojos rūķu sacensībām. Malā! Kaut arī tu esi tik sportisks, tu nedrīksti traukties pa trotuāriem, jo velosipēdiem ir paredzēts speciāls velosipēdu ceļš, bet Skrundā tādu nav. Bet tagad jautājums jums, dārgie pusfinālisti. Es esmu atslēpos no meža ar slēpēm un tuvojos savām mājām, bet man ir jātiek pāri gājēju pārējai. Kāds satiksmes dalībnieks es būšu un vai es drīkstu tikt pāri gājēju pārējai ar slēpēm?